Čau, mani mīļie, un esiet sveicināti Vlogmas dienā numur 1. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, naked angels in the sand you had me. Doesn't matter, it's Christmas in my heart, and I can promise. Man liekas, es nevarētu būt priecīgāka un laimīgāka, jo ir oficiāli sācies mans mīļākais gada laiks, mans mīļākais gaidīšanas laiks, Ziemassvētku gaidīšanas laiks, un arī līdz ar to, protams, ka es sāku filmēt vlogmasu. Ja jūs man sekojat Instagramā, jūs zinat, ka šis šogad vlogmas gandrīz nenotika, bet neiedziļināsimies negatīvās lietās, tas viss ir aiz muguras, viss ir atrisinājies, un es šajā svētku gaidīšanas laikā būšu kopā ar jums. Nezinu, kā jūs, bet es esmu ļoti labā noskaņojumā, es esmu gatava decembrim, esmu gatava pavadīt decembri kopā ar jums, aiz sniega sniegs, aiz sniega sniegs. Tas notiek, ka tu ilgi neesi filmējis video. Aiz loga sniegs sniedziņš, viss ir balts, viss ir skaists, un es esmu vienkārši fantastiskā noskaņojumā. Gan jau, ka jūs interesē, ar ko tad mēs sāksim šī gada vlogmasu. Un, ja parasti es tradicionāli vlogmasu sāku ar tādu kā šopingu un iepirkšanos, dažādas Ziemassvētku dekorācijas un gardumi, tad šogad es izdomāju, ka plāni nedaudz ir jāpamaina, jo pirmkārt es esmu mājās ar mazo runcīti, kurš ir noķēris tādu kā saaugstēšanos, tāpēc mēs šodien esam mājās. Otrakārt, aiz loga ir sasniedzis nenormāli daudz sniega, un satiksme ir diezgan apgrūtināta šodien, tāpēc man nav vēlmes īsti nekur braukt. Un treškārt, es gribu būt nedaudz apdomīgāk, es sākumā gribu paskatīties, kādas dekorācijas man ir, un tikai tad doties Ziemassvētku šopingā. Sekojoši es jau pāris dienas atpakaļ biju boksos un jau biju aizbraukusi pakaļ Ziemassvētku dekorācijām. Tā kā sāksim šī gada vlogmasu ar dekorēšanu un ar egles uzstādīšanu. Jā, par to mēs parunāsim nedaudz vēlāk.
piemirsusi, cik dekorēšanas process var būt nogurdinošs, bet tajā pat laikā es esmu principā ļoti apmierināta ar paveikto darbu. Es esmu izdekorējusi visu māju. Es esmu izmantojusi, nevis es esmu izdekorējusi visu māju, bet es esmu izdekorējusi visu, ko es varēju izdekorēt, izmantojot visas pieejamās dekorācijas. Ja godīgi, man likās, ka man dekorāciju ir vairāk, bet tagad, kad es sāku domāt, vai tik es pavasarī neuztaisīju lielo tīrīšanu? Jā, tāpēc man ir mazāk dekorāciju nekā es biju gaidījusi. Tas nozīmē tikai to, ka nākamajā vlogā mēs dodamies ar jums Ziemassvētku dekorāciju shoppingā. Bet jā, principā es esmu izdekorējusi dzīvojamo istabu, virtuvi, guļamistabu, bet to es jums parādīšu, kad būs jau tumšs, lai jūs varētu apskatīt, kā izskatās ar visām gaismiņām. Un tagad mēs ar Markusiņu nedaudz atpūšamies, skatāmies kaut kādu filmu, kaut kādu multfilmu. Es vienkārši cenšos nedaudz atpūsties un uzņemt spēkus, kā arī uzlādēt bateriju kamerai, jo, jā, kad tu filmē tik daudz, tad viņa lādējas diezgan ātri ārā. Palikusi ir tikai egle, un varbūt, ja jūs man sekojat jau daudzus gadus un skatāties vlogumus, jūs zināt, ka principā mēs vienmēr pērkam īsto egli, bet šogad es esmu izlēmusi nedaudz pamainīt tradīcijas, un es pasūtīju dekoratīvo mākslīgo egli, bet es pasūtīju mākslīgo egli jau ar iebūvētām lampiņām, par ko es esmu ļoti, ļoti priecīga. Un es ceru, ka šī egle izskatīsies tiešām labi, jo es viņu pasūtīju no interneta, no Amazon. Un principā es skatījos atsauksmes, bet, mēs visi zinām, kā šis var izvērsties, bet man ir ļoti lielas cerības. Tā kā jā, un pēc tam, es domāju, mēs aiziesim ar Markusiņu uz veikalu, nopirkt gardumiņus, Ziemassvētku saldumu stūrītim. Tā kā jā, tāds ir plāns. Nezinu, aiziesim uz veikalu un paskatīsimies, kas tur ir. Tur būs panda. Panda? Jā. Tu gribi pandu? Jā. Kāpēc tu gribi naču, lai tevi var arī redzēt? Kāpēc tu gribi... Es gribu pandu. Kāpēc tu gribi pandu? Tu atceries no pagājušajiem Ziemassvētkiem pandas? Jā. Nopietni, man liekas. Vetada. Jā, vai tu jau redzēji veikalā, ka tu vakar biji ar tēti un tu noskatīji? Es redzēju, jā. Un kāpēc tu nesi dārziņā, pastāsti man? Tēta slimiņš. Slimiņš tu esi, jā? Tā kā jā. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new, 'cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la da da da, oh, 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 la da da da, oh, oh, la da da da. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree, and I've lit my house with Christmas lights. So you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just
Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la da da da. Oh, 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 la da da da. Making our Christmas memories. Yes, these are the good times with you. Don't even care what we do if I spend it with you. Just you and nobody else. It's so good to see you again, to see you again. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hanging by the fire chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Tā, es pilnīgi noteikti esmu izpildījusi šodienas dekorēšanas plānu. Es pat, manuprāt, esmu izdarījusi nedaudz vairāk nekā es sākotnēji gribēju. Un jā, es arī pati pārģērbos, jo tad, kad es taisīju egli, šis te baltais dekoratīvais sniegs nedaudz nāca nost, bet patiesībā es esmu pārsteigta. Šis sniegs nonāca daudz mazāk nekā es to biju gaidījusi. Tad mēs ar Markusiņu aizgājām līdz veikalam, nopirkām pārtiku vakariņām, plus nopirkām šādus tādus saldumus saldajai stacijai, un es gribu jums parādīt, kā man ir sanācis šogad izdekorēt. Kādi te es esmu izdekorējusi šo te palodzi ar mājiņām, eglītēm, briežiem. Principā gandrīz visas dekorācijas ir no Pepko, dažas ir jau ļoti vecas no Pjēra, kā piemēram šī te, bet diemžēl, cik man zināms, Pjēra mums Latvijā vairs nav, bet šīs visas egles un šīs mājiņas un šīs egles visas ir no Pepko. Un jā, es gribu piepirkt klāt mazās gaismiņas, kā mazās virtenītes, lai ieliktu šajās te mājiņās, lai mājiņas spīdētu. Tāpat es uz naktsgaldiņa uztaisīju šādu te Ziemassvētku pasaku. Tad šādi izskatās viesistabas dzīvojamās zonas palodzi. Principā es šo te palodzi dekorēju katru gadu vienādi. Man ļoti patīk šīs te Ziemassvētku pilsētiņas motīvi. Un jā, es minēju, ka es gribu nopirkt gaismiņas priekš tām mājiņām, lai viņas izskatītos tieši tāpat kā šī un eglītes. Es domāju, ka ja man izdosies atrast, es noteikti piepirkšu vēl kādas eglītes klāt. Šeit mums stāv vientuļš riekskodis, bet arī šo daļu es gribētu izdekorēt ar dažādiem egļu un pilsētas motīviem. Tālāk virzamies uz virtuvi. Šādi ir sanākusi saldumu stacija. Es gan domāju, ka es vēl laika gaitā nomainīšu saldumus, bet šī ir saldumi, ko varēja atrast mūsu mazajā latiņā. Manuprāt, ļoti simpātiski. Mazais riekstkotis, kas sargā visus saldumus. Mazajam runcim tika pateikts, ka ja viņš nāks man vai tētim neredzot, tad riekstodis iekodīs viņam pirkstā, svecīte, kalendārs maināmais. Un jā, vēl ir palikusi egle. Jūs, protams, redzējāt, kā viņa izskatījās plus mīnus tad, kad mēs viņu iededzām, bet kopumā es esmu ļoti apmierināta ar to, kā viņa izskatās. Es esmu ļoti apmierināta ar savu interneta pirkumu. Pamāj vēlreiz. Čau! Un jā, paskatieties, manuprāt, izskatās vienkārši burvīgi. Jā, viņa nebija lēta, es atstāšu linku video aprakstā, bet viņa kvalitāte ir ļoti laba, viņa neoda dīvaini, ir iestrādātas gaismiņas. Katrā ziņā es esmu ļoti apmierināta ar savu pirkumu. Un šeit mums ir salavecis. Un šeit ir mūsu šī gada adventas kalendāri. No otras puses eglītei mums sēž
2 rūķi. Bet jā, ir vēl šādas tādas lietas, ko es ļoti vēlētos piepirkt klāt. Tas ir adventas vainags. Man likās, ka man viņš ir, bet viņa nav. Tad es gribu nopirkt šo te balto paklājiņu apeglīti. Katrā ziņā ir vēl šādi tādi sīkumi, bet par to visu nākamajā vlogā. Tagad pulkstens ir 5 vakarā. Šī diena ir ļoti interesanta. No vienas puses viņa ļoti ātri paskrēja, no otras puses man ir tāds sajūta, ka es esmu dekorējis māju 2 vai 3 dienas. Pulkstens ir 5, ārā ir piķa, melna tumsa. Es domāju, ka es ķeršos klāt vakariņām jau tagad, jo man pulkstens 7 ir viena tikšanās, par ko es īsti, diemžēl, nevaru neko vēl teikt. Bet es domāju, ka mēs vēl noteikti ar jums tiekamies. Labrīt, mani mīļie! Jā, tieši tā, es to izdarīju jau pirmajā vlogmas dienā. Es no jums vakarā neatradījos. Principā, jā, mums visa vakara daļa pagāja cīnoties ar Markusu, jo viņš pēkšņi izdomāja, ka viņš grib uztaisīt tādu histēriju, kādu mēs ļoti ilgi nebijām piedzīvojuši. Mēs ar vīru pēc tam vakarā, kad gājām gulēt, spriedām par to, ka tieši tādas histērijas viņam sen nav bijušas, bet, attiecīgi, kad mēs beidzot nolikām Markus viņu gulēt, mēs vienkārši aizgājām paši gulēt. Tāpēc es nāku pie jums šorīt no rīta, un es atcerējos, ka mēs ar jums neatvērām adventas kalendāru. Un jā, pirmkārt man ir šis te L'Oreal 12 dienu kalendārs, kuru es pasūtīju no Tino. Viņš izskatās šāds te, manuprāt, ļoti skaists. Un pirmais datums. Mums ir pirmais datums šāds te. Diezgan liels, bet ļoti viegls. Es esmu pamanījusi, ka ļoti bieži adventas kalendāros, ja paciņa ir ļoti liela, tad iekšā ir kaut kas maziņš. Man izskatās, ka mums šeit ir, teleskopika skropsa tuša. Nav slikti, es esmu patīkami pārsteigta. Šāda te skropsta tuša. Un L'Occitane advents, redz, cik interesanti. Tā, kur mums ir pirmais datums? Pirmais. Pirmais datums. Un pirmajā datumā es saprotu, ka mums ir kaut kas vannai. Es domāju, ka tā ir kā bumba, kura šķīst. Tā nav bumba, bet kvadrātiņš ar rozmarīnu, piparmētram un skujkokiem. Varētu smaržot labi. Diemžēl mums vannas nav, bet man ir cilvēks, kuram es noteikti varēšu šo atdot. Jā, šādas lietiņas mums bija adventas kalendāros. Es baudīšu savu maču, baudīšu vēl mirkli klusuma, jo Markusiņš vēl čuč. Un no jums es atvados. Paldies, ka bijāt ar mani. Paldies, ka skatījāties šo vlogmas dienu numur 1 un tiekamies jau parīt. Atā!